Tā kā mēs gan zeme kopumā, gan mēs cilvēki pārvietojamies, kurš ir spējīgs pārvietoties, protams, no 3. uz 5. dimensiju, tad vēl viena tāda ļoti vienkārša praksīte, vai arī to var izveidot kā par meditāciju, kā mēs varam palīdzēt sev pārvietoties uz otro pusi, ja, uz 5. dimensiju, vieglāk, elastīgāk, ja, kā mēs paši sev vienkārši varam palīdzēt. Kā jau jums kaut kad ātrāk stāstīja par varavīksni, tas man arī bija tāds kā atklājums, ka izrādās, kādas krāsas ir varavīksnei, tādas krāsas arī tiek piedāvētas cilvēka čakrām. 1. čakra sarkana, 2. oranža, 3. dzeltena, 4. zaļa, 5. ja nemaldos, gaiši zila, 6. zila un 7. violeta. Tieši tādas pašas krāsas, mīļie, ir varavīksnei, kā izrādās. Un tāpat katra čakra ir arī saistīta ar kādu no mūsu ķermeņiem. Mums nav tikai fiziskais ķermenis, mīļie, mums izrādās ir vairāk ķermeņi. Ir astrālais, manuprāt, bija mentālais, arī budiskais, kauzālais un tā tālāk, vairāk ķermeņi. Katrs arī kaut ko nozīmē, katrs par kaut ko atbild, katrs kaut kā izpaužās un kaut ko dara. Tā ir cita tēma, bet arī katrs no šiem ķermeņiem ir tā kā, savā ziņā piesaistīts kādai no čakrām. Un tātad tiem arī katram ir tāda, tā kā sava krāsa, varētu teikt. Lūk, un tāda prakse. Ko mēs varam darīt? Iedomājamies, ka mēs esam tāda kā aizas priekšā. Aiza, kurā nav tilts, nevaram tikt pāri. Mēs esam mūsu pusē 3. dimensijā. Un aizas otrā pusē, otrs krasts, otra mala, ir 5. dimensija, kur mums ir jānokļūst. Un tad mēs arī iedomājamies, ka mēs kā tāds varavīksnes tilts, vispirms violetā, mūsu augšējā, kas ir arī mūsu augšējā čakra, tā kā varavīksne nokļūst otrajā pusē, aizas otrā pusē, kur ir 5. dimensija. Un tā pa katrai krāsai nākošā tumši zila, kas ir 6. čakra. Pēc tam gaiši zila, kas ir 5. čakra. Un tādā veidā mēs meditācijā sevi tā kā pārvietojam, kā varavīksnes tiltu, no viena krasta uz otru, no vienas aizas uz otru. Tāda vienkārša praksīte, kā mēs varam sev palīdzēt pārvietoties. Ar ko tad šīs dimensijas un pasaules atšķirās? It kā kopumā pasaule izskatās tieši tāda, varētu teikt tāda pati, bet tomēr ar kaut ko viņa atšķirās. Un kas tad tai 5. dimensijas pasaulē ir savādāks? Gaiss ir tīrāks. Varētu teikt, pirmatnējais tīrums, smaržīgāks. Pirmatnējais smaržīgums, pirmatnējās smaržas, košāks, krāsas ir košākas. Arī mēs tur jūtamies vieglāk, jo tāpēc, kad, gaiss tur ir blīvāks, vieglāks. Mēs jūtamies tādi atcilātāki. Apmēram ar to arī tas atšķirās, jo šeit viss ir smagnējs, viss tā kā valk uz leju, bet tur
tur tādas, nu, zemas vibrācijas, zemes enerģijas vispār neeksistē. Tur ir tikai augstas. Un nav nekas tāds, kas velk uz leju. Ar ko patiesībā planēta ir unikāla no visām citām planētām, kas piemīt tikai planētai, Zemei. Ar to, ka šeit ir dualisms, dualitāte. Ko tas nozīmē? To, ka te ir labs un slikts. Balts, melns, gaišs, tumšs. Nu, kā varētu teikt, appusējs. Ja? Tāpat arī domas, jā. Priecīgs, bēdīgs, laimīgs, dusmīgs. Jā, nu, uz zemes ir šī dualitāte. Un tā piemīt tikai zemei, un tāpat, nu, tā kā iziet zemes pieredzi, jā, nu, tā ir ļoti bagātīga pieredze ar to, ka šeit ir tas dualitāte. Ka var gan, ka nav tikai labs, tikai pozitīvs, tikai augstais, jā, ir arī zemais, sliktais, negatīvais. Nu, kaut kā tā. Ceru, ka jūs man sapratāt. Ja nē, rakstiet komentāros, dalieties ar savām domām. Un līdz nākamajai reizei!